Labdien! Ar jums kopā Daina Baikova, un šo video es ierakstīšu saviem Latvijas partneriem kompānijā Infini, lai jums parādītu, kur atrast savu referājas silku, lai jūs varētu reģistrēt jaunos partnerus. Un vēl arī parādīšu, kā pareizi ielikt kājas binārā, lai jums būtu pareizajā kājā binārā. Tātad pārējām uz ekrānu. Un tālāk ejam uz kompānijas ofisu. Lai atrastu savu linku, kur reģistrēt jaunos partnerus, jums ir jāuziet uz tādu nosaukumu angļu valodā kā partners. Tālāk skatāmies, kur ir rakstīts partners promo. Un tālāk link at media, tur uzspiežam. Un lūk, atverās kompānijas jauna lapa, un šeit jūs atradīsiet savu referājas silku, kuru jūs varat dot saviem jaunajiem partneriem un arī reklamēt, lai reģistrējas pie jums mūsu kompānijā Infini. Tātad skatāmies, pirmā silka ir tā, kur jūs dodat reģistrāciju, otrā iet uz kompānijas webināru, bet pagaidām izmantojiet pirmo, un es jums parādīšu, kā tas notiek. Tātad nokopējam un ieliekam jaunā logā. Atveram. Un šeit atveras video angļu valodā, kur tiek angļu valodā reklamēta mūsu kompānija. Ja jums ir cilvēki angļu valodā, kas interesējas par šo biznesu, tad jūs varat šo silku reklamēt. Tātad, lai jaunais cilvēks piereģistrētos, viņam ir jānospiež šīs dzeltenās pogas, click here to get started. Nospiežam. Un šeit atveras reģistrācijas forma. Šeit pirmais ir uzsērnēm, tas ir jāievada jūsu logins, ko jaunais partneris būs izdomājis. Vai tas ir jūsu vārds vai kaut kāds nikvārds, ko jūs izdomājat. Piemēram, es uzlikšu ezistā, lai saprast. Pēc tam ir e-pasts jāievada vai no Gmail, vai arī var Latvijas inbox, un mēs pārbaudījām, Latvijas inbox arī strādā, tātad arī Latvijas inbox varat izmantot, ielikšas te šeit vienu, tagad nodeisīsim, jo te man viss automātiski parādās, lai jūs saprastu, kā tas notiek. Tātad ievadām, jaunais partneris ievada e-pastu, pēc tam viņam jāizdomājas sava parole. Tātad parole, ar kuru viņš pēc tam ies savā ofisā. Tātad paroli jāizdomā, paroli jāatkārto. Tālāk rakstam savu vārdu uzvārdu. First name nozīmē vārds. Tātad izdomājam kādu no vārdiem. Tālāk uzvārds. Tālāk telefona numurs vēlams, kā saka, starptautiskajā ar +71. Tālāk pasta indeks, kur jūs dzīvojat, tātad šeit. Pēc tam izvēlamies valsti. Ja mēs dzīvojam Latvijā, tātad izvēlamies Latviju. Ja mēs dzīvojam kādā citā no Eiropas valstīm, tad izvēlamies kādu citu no Eiropas valstīm. Tātad meklējam Latviju. Kaut kā man uzreiz neizdodas viņu atrast. Krievija, kur ir Austrija, tā, kur mums ir Latvija, Moldova, Japāna. Kāpēc mēs kaut kā neredzam L-burtu? Tātad. Izskatās, ka mums pagaidām Latviju tiešām nevar ieraudzīt. Ja arī nav, tad mēs varam izvēlēties kādu citu
no valstīm reģistrācijai, jo pēc tam vienalga kompānija mūs Latviju pievienos, tā nav problēma, lai no Latvijas cilvēki nereģistrētos, jo tepat tālāk izvēlamies to pašu mūsu pilsētu, mūsu adresi, pēc tam, ka jūs vadīsiet kartes datus, tad jūs varēsiet ievadīt savu valsts, tātad savu adresi. Šeit ievadām, tas ir ielu, un tālāk nospiežam, pieliekam 2 čeksīšus un rakstam reģistru my account. Pēc tam jums pārmetīs jauno partneris uzreiz uz formu, maksāšanas formu, protams, kad vēlams, lai viņš uzreiz arī maksātu ar savu karti, lai viņam jau būtu uz kartes nauda, bet ja nu gadienā kas un viņš nevar uzreiz nomaksāt vai ir kādas problēmas, tad ir tā, ka kompānijas lapā viņš var ieiet ar savu uzsērnējumu, ko viņš ir izdomājis pie reģistrācijas un ar savu paroli arī, ko viņš ir izdomājis pie reģistrācijas, un pēc tam viņš jau kaut vai otrā dienā, viņš var ar savu paroli, kā jau bija, viņš var ieiet un nomaksāt šos $50 un plus vēl $10, lai viņš varētu strādāt binārā. Tātad ar to mēs esam tikuši skaidrībā, tagad ejam tālāk atpakaļ uz mūsu ofisu. Tā man izmeta, tad vēlreiz ejam atpakaļ. Un, lai mēs pareizi saliktu binārā savus cilvēkus, tad mums ir jāiet uz tādu sadaļu kā settings. Uzspiežam uz settings, un atverās mums jauna lapa, un šajā lapā skatāmies binary settings. Un šeit mēs redzam, ka mums ir 3 iespējas partneri ielikt labajā, kreisajā vai arī automātiski, lai sistēma pat ieliek, kur jums šis partneris ir vajadzīgs. Bet, ja jūs gribat labo vai kreiso, tad jums, protams, jāzina, kura jums ir sponsora kāja, kur jums ir sava kāja, un tādā veidā jūs, ja jūs gribat labajā, tad lefts, man liekas, bija kreisajā, ja es pareizi angļu valodā atceros. Tas vienalga, jūs vienkārši jāskatās ir pēc kājām, kurā jums ir vajadzīgi. Un tad jūs šeit izvēlaties šo iespēju, šeit nospiežat update, un jau šis jaunais cilvēks reģistrēsies jums tajā, būs automātiski piereģistrēts tajā kājā, ko jūs būsat izvēlējušies. Tālāk ir vēl iespēja arī, kā bija mums iepriekš, reģistrēt cilvēkus no sava ofisa, aizsūtot viņiem ielūgumus. Tātad vēlreiz ejam uz partners, pēc tam ejam uz tūlīt pateikšu reports. Tālāk, kā jau mums bija, uz binary. Spiežam uz binary, atverās nākošā ailīte, un šeit būs binary view. Atveram. Un šeit jau mums atveras mūsu struktūra, un skatoties pēc struktūras, tad arī mums ir jāizvēlas vai labā vai kreisā kāja, vai šeit jūs varat apskatīties visu savu struktūru, ja jūs atverat, tad šeit uzspiežot labā kreisā kāja vai sponsora kāja, tā jums ir, un redzat šeit, spiežot tālāk, mēs varam apskatīties visu savu struktūru, kā mums cilvēki atrodas. Vai tas ir vai sponsora kājā, otrā pusē mēs arī redzam visus savus cilvēkus šādi uzspiežot uz savas, redzat. Bet, lai jūs piereģistrētu šeit no office, tad, ja jūs gribat, piemēram, kājā right, tad mēs nospiežam šeit un atveras mūsu pēdējais cilvēks, kas mums ir šajā kājā piereģistrēts, un ja viņš ir šajā pusē, tad vairāk, lai viņš ietu gar malu, kā es saku, lai nebūtu tā, ka jūs, piemēram, tagad atverat un iereģistrējat cilvēku, piemēram, kaut kādā iekšējā kājā, jo, piemēram, jūs uzspieduši right, tātad viņai jāiet ir gar šo pašu malu, tātad šajā pusē, tas iznāk, un šajā pusē mēs spiežam uz free un send information un vadām jaunā cilvēka vārdu, uzvārdu, viņa e-mailu un to
username, loginu, ko viņš ir izdomājis, un spiežam uz send information, un viņš jau saņem, tāpat kā bija iepriekš, saņem savā e-pastā no jums uzaicinājumu. Lai jums ieliktu šeit kreisajā kājā, tad jums tas pats variants spiežam uz kreiso kāju, atverās pēdējais cilvēks, kas šeit ir iereģistrējies, un šeit atkal jāskatās ir tajā arī, lai būtu tajā malā, kur iet visa kāja, kur cilvēki reģistrējas, nevis tajā iekšējā kājā, bet šajā malējā, lai viņa būtu, kā saka, vairāk uz malu. Šajā malā iet uz maliņu, un tajā malā arī iet uz maliņu, lai jūs saprastu, lai jūs pareizi savus cilvēkus ielikt šajās kājās, bet tagad ir tā iespēja, ka ja jūs būsat šeit tajā jau tur uzlikuši, ka jums cilvēki reģistrējas, piemēram, labajā vai kreisajā kājā, tad jums vairs nebūs problēmas. Tad jūs sistēma jau automātiski, bet ja jūs gribat šādā veidā, tad jums noteikti ir jāseko līdzi, lai jūs saprastu, kurā kājā iet. Tālāk šeit jūs varat, pagaidām te vēl viss nav līdz galām redzams, bet te man daudz cilvēku prasa, ko nozīmē tas PET. PET nozīmē kopējais apjoms, ko ir izdarījusi jūsu komanda. Tātad kopējais apjoms Current Week, tas nozīmē šajā nedēļā, ko jūsu komanda izdarīs. Last Week, tas ir pagājušā nedēļā. Last Month, tas nozīmē apjoms, kas ir bijis jums iepriekšējā mēnesī, un šeit parādās apjoms, kas jums ir šajā mēnesī, kurā jūs pašlaik strādājat. Tātad vēl jūs varat šeit apskatīties personīgos partnerus, kādā kārtībā jums ir reģistrējušies, kādi datumi, kāds ir šis username, un vai viņi ir samaksājuši vai nav samaksājuši, vai viņi ir aktīvi vai viņi nav aktīvi. Šeit jūs jau redzat otro līniju. Šeit ir trešā līnija, kur jums jau cilvēki ir reģistrējušies, un tā tālāk. Tālāk vēl ir tāds variants, ka jūs varat arī šeit apskatīties binary report, kad jūs uzspiežat, tad jūs redzat savu labo un kreiso kāju, kāds ir kopējais apjoms. Tas ir kopā ar augšējiem sponsoriem, kas nāk, un šeit arī jūs varat redzēt visus cilvēkus, kas ir reģistrējušies. Tikai teikšu tā, ka pagaidām ir redzams tikai iepriekšējais mēnesis. Tas nav šis mēnesis, bet tas ir iepriekšējais mēnesis. Vēl jums ir tāda iespēja, ka jūs šeit uzspiežat, uzliekat kādu nedēļu meklēšanā, piemēram, kas jums interesē no kāda līdz kādām datumam, un tad arī šeit jums parādīs atsevišķi tajā nedēļā šo apjomu. Pagaidām tas nav iespējams šajā nedēļā, piemēram, šajā gadā, jo šeit parāda tikai iepriekšējo gadu, bet es domāju, ka kompānija to vēl sakārtos, un tas tā arī domās, lai jūs varat ātri savu apjomu paskatīties tieši šajā nedēļā, kas notiek, un kur jums vēl ir, piemēram, cilvēki jāpiereģistrē, lai jums būtu vai kāda kvalifikācija vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tas bija tas, ko es jums šodien gribēju parādīt, kā jums piereģistrēt jauno cilvēku. Būšu ierakstījuši arī citus video latviešu valodā, lai jūs saprastu, kā strādā mūsu kompānija Infinity. Ar jums kopā bija Daina Baikova. Pievienojieties manai komandai vai manu partneru komandai. Mēs jau esam Latvijā, mums ir liela komanda, un mēs gaidām arī jaunus partnerus. Ar jums kopā Daina Baikova